Reiz Runcis Renārs bija uzaicinājis ciemos bērnus, čaklākos zīmētājus un rakstītājus. Pīka ļoti cītīgi gatavojās ciemiņu uzņemšanai, bet ciemiņi rūpīgi gatavojās ciemos iešanai. Palasīsim, kā bērni savās vēstulēs ir aprakstījuši pavasara svētkus. Man ļoti patīk Lauras vēstule. Viņa raksta, ka vispirms vajag uzkopt savu apkārtni un tikai tad var priecāties par spožo sauli, dīkstošo zāli, par jaunām koku lapiņām, par putnu dziesmām un par jauko pasauli. Runci, Renār, kā jums patīk mana jaunā kleita? Nu, ļoti labi, Pīka! Runci, Renār, man tā gribas šodien labi izskatīties. Tu jau arī izskaties labi, Pīkiņa. Jā? Bet pasaki man, Pīkiņa, kā es izskatos? Eleganti. Vai, Runci, Renār, man liekas, ka man uzmetušies pirmie vasaraibumu uz deguna. Vai kādas šausmas? Runci, Renār! Kas noticis, Ruk? Es saņēmu vēl vienu vēstuli. Vēstuli? Jā. No bērniem varbūt kāds nevar ierasties, vai? Rādi, kas te te tūliņ paskatīsimies. Tā, paga. Tas taču ir Pīks, kurš raksta. Ko viņš raksta? Tā raksta, ka klājas labi, joprojām dzīvo pa laukiem un sargā mežmaļus. Sūta visiem sveicienus. Paldies. Viņš kādu zīmējumu arī ir uzzīmējis? Nē, nav viss, bet zīmējumus mums ir atsūtījuši bērni. Elīnas zīmējumā redzams, ka visi iznākuši ārā gaidīt pavasari. Lienas zīmējumā jau visi darbi ir pabeigti. 4-gadīgajai Zintai liekas, ka šajā dienā noteikti līs lietutiņš. Kristīne sūta jau pirmos ciemiņus. Edgars ciemiņus sasēdinājis mašīnās. Santa zīmējumā svētki jau sākušies. Tā kā Signei un arī mums saule ir uzdāvinājusi pa saulstariņam, svinēsim saulītes svētkus kopā ar putniņu teni. Tomas domā, ka svētkos būs daudz deju, daudz kūku, daudz puķu. Mārai liekas, ka pavasarī visiem gribas visu, ko darīt. Lāču māte upmalā auklē mazo lācīti, zivis pūš ūdeni gaisā, bet kaķis domā, vai kāpt uz mākoņa, vai lekt pie zivīm ūdenī. Kaspara svētkos piedalās arī rotaļu lācītis, bet Madaras princeses. Sandris uzzīmējis dubļu vīriņu. Ingas pavasaris ir ļoti košās krāsās. Agnese mums ir čakla zīmētāja. Viņa ar savām māsiņām pat bijusi ciemos pie mums. Kristapa zīmējumā visi priecājas, bet 6-gadīgā Kristīne zīmē kopā ar brāli Guntaru. 5-gadīgās Ilzes darbs. Bet kādi izskatās paši zīmētāji? Tūlīt redzēsim! Māra, Zinta, Madara, Edgars, Nihait, Kristaps, Elīna, Uld, Gunārs, Dina, Ingars, Miks, Elīna, Agnese. Ciemiņi ieradušies! Jāzvanu pirmos pavasara svētkus! Paldies!
Paldies! Mjau, bet vispirms aprunāsimies. Mikuci, bet pastāsti man, vai tu televizoru bieži skaties? Jā. Jā? Un kuru raidījumu tu skaties visbiežāk? Runču Runču Renāru! Nu, par to tev liels paldies! Vai, Elīna, es dzirdēju, ka tu esot tante jau, vai ne? Jā. Vai, un kam tad tu esi tante? Jānītim. Cik interesanti, ko Jānīts dara? Mēs ar Jānīti spēlējam skolu. Jā, un ko tu viņam māci? Rastīt un zīmēt. Vai, Madara, es zinu, tev patīk stāstīt pasaku. Pastāsti man kādu maziņu pasaciņu. Lūdzu. Reiz dzīvoja zaķis ar lapsu. Vai, nu? Pienāca siltais pavasaris, izkusa lapsai mājiņu. Bet kāda tad viņai bija māja? Ledus. Ledus māja? Jā. Un kāda bija zaķim? Tāsu. Aha, skaidrs. Nu, un kad izkusa lapsai māja, kas tālāk notika? Lapsa gāja pie zaķa. Zaķīt lūdzu ielaid pasildīties. Zaķis ielaida, bet lapsa viņu izdzina ārā. Nu, palaidni lapsa. Jā. Es dzirdēju, ka jums ir arī dārzs, un ko tu palīdzi darīt dārzā? Uzroku dobes. Dobes uzroc, tas tak ir kārtīgs vīru darbs, un Rihardiņ, ko tu palīdzi? Es laitu. Pie baseina aug tulpes un Kādas vēl? sniegpulkstenīši. Cik skaistas puķes, un jums ir baseins dārzā? Jā. Ko te jūs tai baseinā darat, abi divi brāļi? Peldamies. Peldaties! Tad jau jūs būsiet sportisti, peldētāji. Agnese, bet tu esot sacerējis vairākas pasakas, tā tas ir? Jā. Jā, un cik daudz? Es nezinu pati, neesmu skaitījusi. Nu jā, nu labi, bet par ko tās pasakas ir? Par princesēm. Bet ar laimīgām beigām? Jā. Ko tev patīk darīt vislabāk, ko? Zīmēt. Zīmēt! Man vislabāk, piemēram, patīk ēst. Ai, tāpēc jau mēs tik rasns un biks plīst puši un krīt nost. Un visas pogas krīt ārā. Pagaidiet, puikas, šoreiz man bikses maz nekrīt nost, jā. Tas bija tā reizē, kad man tā poga bija iztrūkusi. Paskatiet, bet šodien tā poga ir, re? Tu stāstīji man, ka tev ļoti patīk fantazēt. Jā. Nu, bet vai tu esi bijis uz citas planētas? Es saku, nē, bet kādreiz būšu. Būsi? Uldi, Klau, neaizmirsti paņem mani līdzi arī, labi? Jā. Pastāsti man, uz kādu planētu tu būtu aizceļojis, nu, teiksim, domās, kas tur notiek un kā tur izskatās, ko? Puķi vietā aug lampas uz kokos. Paga, lampas? Jā. Ak tā. Nu, labi, un kas vēl? Saldējumi aug tāpat kā pie mums puķis. Lai tas varu pateikt, par tiem saldējumiem mums visiem domas saskan. Gunār, bet tu jau esot skolnieks, tā ir? Jau beidzis. Tā, ko tad tu beidz 12. klasi jau? Nē. Kuru tad? Sākuma. Sākuma. Un ko tad viņi sākuma klasē dara? Mācās. Ko tad? Par visādiem dzīvniekiem, par skaitļiem, par visu kaut ko. Vai, cik jauki. Pastāsti man, nu, teiksim, par saviem siventiņiem, ko? Viņi dzīvo tādā aplociņā. Jā! Un cik viņi ir mājās tev? 3. 3 siventiņi. Varbūt tev siventiņiem arī ir vārdi, nu, teiksim, tā kā man Ruks. Kā sauc tavus siventiņus? Viens ir dalmācietis un pārējais nezinu vārdu, vēl nav ielikts. Nav ielikts. Nu, varbūt, ka tu par godu man ieliksi kādam savam siventiņam vārdu Ruks. Ko? Sarunājuši? Jā. Māra, ko tev patīk par visām lietām visvairāk darīt?
vijoles spēlē. Un kādas dziesmiņas tad tu spēlē vai melodijas? Es spēlēju Ajā Žūžu. Kur tu taci gailīti? Tās taču ir ļoti skaistas dziesmiņas. Kluso nakti. Arī. Un vēl tipa tapu. Un jūriņu prasa smalku tīklu. Vai, cik jauki. Klau, Zinta, un ko tev patīk darīt vislabāk? Ar lēlēm spēlēties. Ar lēlītēm. Un cik tev ir gadiņu? 4. Uzdziedāsim. Ajā, Žūžu, lāčā bērni. Ajā, Žūžu, pakainami, kājiņami. Žūžu, žū. Bet tagad visi kopā uzzīmēsim kādu skaistu pavasari. Zīmējiet, kas katram vislabāk patīk, mjau. Bet es tikmēr parādīšu visiem jūsu skaistos zīmējumus. Runcis Renārs ir tiešām tik skaists kā Evijas zīmējumā. Kādas Dina izaudzējusi garas puķes. Savus zīmējumus atsūtījušas arī māsiņas Zanda un Anda. Kārļa pavasara svētkos pat sēnes izlīdušas paskatīties. Šis ir 5-gadīgās Paulas zīmējums. Viņai ir brālis Gvido. Rita raksta, ka svētkos grib šūpoties un torti ēst, spēlēties un ciemos braukt, puķes lasīt, zivis ēst, bet pats galvenais – priecāties. Aija Upīte čakli zīmē un raksta mums jau vairākus gadus. Paldies, Aijiņ! Zvejsalnieku ģimenē ir 3 meitas – Inga, Indra, Gunita un visas čaklas zīmētājas. Līva atvedusi ciemos ezīti. Vai pamanījāt krāsaino tārtiņu pie Runča Renāra kājām? Tu uzzīmēji sūdis. Veselu rindu zīmējumu esam saņēmuši no Lielvārdes pamatskolas dažādu klašu skolēniem. Mūsu zīmētāju vidū ir arī tādi bērni, kas rakstīt vēl neprot. Tādēļ sakām paldies visiem, kas palīdzēja viņiem šīs vēstules uzrakstīt un mums atsūtīt. Bet tagad laiks laimes ratam. Un šajā laimes ratā ir visu to bērnu vārdi, kuri mums ir atrakstījuši un atsūtījuši zīmējumus. Bet grāmatu apgāds Sprīdītis ir sarūpējis skaistas balvas. Lūk, kādas grāmatas. Un ar tik lieliem burtiem, ka tās varēs izlasīt pat tie bērni, kuri tikko iemācījušies lasīt. Nu re, un tagad, bērni, mēs uzgriezīsim veco laimes ratu. Tā, uzmanīgi. Un balvas mums saņems 6 čaklākie zīmētāji rakstītāji. 3 meitenes un 3 zēni. Stop! Tā, zēniem ir dzeltenās lozas, meitenēm sarkanās. Un Dina izvilks zēniem dzelteno lozu velc. Nu, Dina, tā, skatāmies. Un tas ir Sandris Ronis no Allažiem. Apsveicam! Griežam, griežam, griežam. Stop! Edgars velk meitenei sarkano lozīti. Tur mums ir meitenes. Tā, skatāmies, kurai meitenei laimējies. Tā ir Indra zvejsalniece no Rēzeknes rajona. Dina velc dzelteno lozīti. Nu, re. Tā. Miks Roziņš no Rīgas. Apsveicam Miku. Tu esi Miks. Reku, mums ir Miks. Top. Tā. Inga
Barkovska no Tirzas. Un vēl mums 2 laimīgie čaklie zīmētāji. Šī? Jā. Būs īstā? Jā. Būs. Kristaps Tinte no Kuldīgas. Apsveicam Kristapu! Nu, skatīsimies, cik tev laimīga roka. Līga Garde no Kroņauces. Apsveicam Līgu! Bērni, tie, kuri ir laimējuši šīs balvas, jūs tās saņemsiet, ja mums piezvanīsiet. Bet kas šodien ir atnākuši pie mums ciemos, jūs arī neskumstiet, jo jūs visi saņemsiet Sprīdīša dāvātās balvas. Runci, Renār, neaizmirstiet puķītes. Neaizmirsīšu, Pīka. Bērni, vai jūs protat kopt puķes? Tas ir jauki. Tad te jums vēl viena dāvana no Nacionālā botāniskā dārza. Mjau. Atrodiet savu puķi. Tagad jums būs katram sava puķe. Par to būs jārūpējas. Mjau. Jānoliek gaišā vietā, jākopj, jālaista, tā, lai ūdens nebūtu ne par daudz, ne par maz. Un varbūt tad puķītes uzziedēs. Nu, jā. Kliņģera ēšana. Vai būs, Roka? Būs? Mēs atkal gaidīsim jūsu zīmējumus. Ceram, ka atkal būsim visi kopā. Mjau! Jūs savās mājās, mēs savās. Un tomēr kopā nākošajos raidījumos. Vai ne, bērni? Jā!